Labdien visiem, jums ir burgerboti. Rektīgi zaraboti. Šodien es jums izstāstīšu par manu jauno kanālu, par manu jauno video. Pirmais. Man ir kepka. Forša kepka orģinālā, bet kā ar sviedriem. Otrais. Esmu ļoti dzīves priecīgs. Kā jūs varat redzēt pēc manas sejas. Ļoti dzīves priecīgs cilvēks, kuram visu labi dzīvām pasaulē. Trešais. Es eju Itis Kozakēvis poļu vidusskolā. Šis ir mans pirmais intervju, mans pirmais video. Es nezinu, ko es tālāk taisos darīt. Varbūt nolikšu no loga. Es nezinu. Bet šis ir mans pirmais video. Jā. Un mans vaļasprieks. Mans vaļasprieks ir tāds, sēdēt istabā stūrī un spēlēt Counter-Strike. Un arī skatīties porno. Un skatīties video par kaķīšiem. Un šodien es gribu šodien skatīties video par kaķīšiem. Jā. Un kā redzat, es šodien skatīšos video par kaķīšiem. Redz, kur tūlīt nofilmēt. Es atradu šo unikālo atradumu. Šo unikālo, pasties, kas triešā. Unikālo sievieti. Ļoti seksīga, ļoti skaista. Redzat, cik unikāla. Es viņai pat paprasīju viņas telefonu numuru. 2612. Zvaniet. Ļoti laba sieviete. Un tagad jūs iepazīstināšu ar manu draugu Jāzepu. Jāzep, nāc. Tagad Jāzeps izstāstīs nedaudz par sevi. Mani sauc Jāzeps Leckis. Es mācīšos ķeipenes. Tās aizkraukas ir pamatskolā. 5. klasē. Man ir 10 gadi. Man nodarbošanās ir braukt ar riteni, un otrā nodarbošanās spēlēt. Ko es spēlēju? Es spēlēju divas Jurisits. Kas ir Jurisits? Dino Unicorn. Tā ir man mīļākā spēle, bro, varbūt satīkamies. Dino Unicorns varbūt. Es tā kraftot, kā malkats. Jā. Tā, šis ir mans draugs. Burgerbots. Kā mans draugs. Viņu sauc Burgerbots. Un īstenībā viņa vārds ir... Nesaki. Būs mūzika. Labi. Burgerbots. Tā, mēs viņam iesauku izdomājām tāpēc, jo viņš ir pārāk resns priekš viņa vārda. Un viņam kepka ir tā kā maizes izskatā un kurpes vienmēr ir brūnes. Jā. Un mūsu autors ir... Gurķis. Gurķis, jā, viņam iesauka ir Gurķis. Jā. Un, protams, mēs neteiksim viņa īsto vārdu. Un aiz šī Gurķa stāv Agnese Balula. Jā. Un šis bija mūsu... Nolāc to fucking kameru no viņas face un tīrā kroplinis. Tas ir kroplinis. Un šis bija mūsu video. Uz redzēšanos.